svarīgas lietas, ko man Dievs uzrunāja padalīties ar jums no savas dzīves. Vai jums ir bijis tā, kad, piemēram, tu daudzus gadus jau esi svētdienas skolā vai ar bērniem, vai arī citā kalpošanā, kur ir jāgatavojas? Kur tu gatavojies, tu lasi vārdu, lūdz par vārdu, ko un kā man darīt, un izplāno, kā tu gribi darīt, un tagad tu īsteno, tu esi, piemēram, svētdienas skolā, paņemsim, mēs visi bērniem šeit strādājam kaut kādā mērā, ja? Un tu esi svētdienas skolā, un tur neviens tev neklausās. Kāda tā ir bijis, visi nosās, dēgli, norbina un bakstās, un vispār tu pēc tam jautā, ko tu dzirdēji, ko tu saņēmi, ko tu, es neatceros, un tā, zini. Un tad tu mācies vēl vairāk, un tad tu vēl lasi psiholoģiju, tad tu vēl meklē kādus variantus, ko te darīt, kā viņu uzmanību noturēt, kā dabūt tos augļus, kā būt kaut kāds, teiksim, efekts, tu jau meklē augli, pēc augli, kas tad tas rezultāts ir. Un viņa nav, un vienkārši nāk izmisums. Man ir vienkārši pieredze, ar ko es gribu padalīties. Ar Dievu, Dievs man izglāba 34 gadus atpakaļ, un es iesaistījos uzreiz, protams, draudzē, svētdienas skolā, slavēšanā, lūkšanās, visur, ko un vadīju bībelstundas, bet darbs ar bērniem bija, tā ir mana pieredze, ka apmēram 10 gadu garumā, kad es ļoti cītīgs meklēju, mācījos, kā tad to darīt, kā labāk uzlabot savas stundas, kā labāk paņemt bērnu uzmanību. Un vienalga, tie augļi mani noteikti neapmierināja. Es zināju, ka ir kaut kas vairāk, es zināju, ka ir kaut kas. Un tad es prasīju Dievs, kur ir tā atslēdziņa, kas tas ir, kur ņemt tā, lai bērniem ne tikai ir interesanti. Protams, viens ir, mēs varam paņemt uzmanību ar spēlēm, bet tas ir ļoti nenoturīgi un ļoti pat, neauglīgi, es teiktu, garīgi, ja tu gribi garīgus augļus meklēt. Jo bērnus izklaidēt, viņiem patīk uz to momentu, kad tu viņus izklaidē, ja? Bet, kad tu meklē kādu augli, garīgu augli, kāda pēctecība, kaut kas, tad man bija vilšanās. Man bija vilšanās arī apmeklējot dažādus kursus. Bet es vīlos sevi, un es meklēju un lūdzu Dievu, un tad man pašai bija lūziens manā dzīvē, un es redzu tāds restarts, kā teikt, man bija sastapšanās ar Dievu personīgi, un no tās reizes, tas bija laikam 2005. Gads, kad es sāku attiecības ar Dievu. Vai kāds lasījis 90. gados, noteikti kāds jau ir senāks, bija tāda Jongičo grāmata Lūkšana atslēga atmodai. Ir kāds lasījis Jongičo? Korejieti. Dedzīgs. Lūkšana atslēga atmodai. Un te jānāk ir ar mani. Un tad Dievs man iedeva atslēdziņu. Kā atslēgt taisnību bērnu sirdis ar Dieva garu, ar svaidījumu, ar tā, ka viņi grib nākt, ar tā, ka viņi slāpst, ka viņi grib būt kopā. Un šī atslēdziņa man jau, es viņu nesāju jau daudzus gadus, 20, ka tas ir mans laiks ar Dievu. Es sāku, pirmo reizi, kad es nācu uz draudzi un pieņēmu Jēzu, man uzreiz iemācīja lūgt. Teica, tev jālūdz katru dienu un jālasa Bībeli. Un es lasīju katru dienu nodaļu jau no sākuma un lūdzu. Un lūkšana man bija tāda, tā kā lūkšanu lapa, liste, kā es saku, kur bija mani lūgumi. Dievs dod man. Svētī mani draudzi, visus tam, un paldies. Un tad es šo lūkšanu lapu tā kā Dievam tā kā izstāstīju un aiznesu un atdevu viņam šo lūkšanu lapu. Dievs parūpējies par to tagad, jā? Labi, tas ir tev uzticēts. Es dzīvoju savu dzīvi. Bet tagad Dievs man iedeva atslēgu. Tas izmainīja manu staigāšanu ar Dievu vispirms, jo tā atslēga ir tuvība ar Dievu. Un tas ir tā. Atrodiet visi savu mazo kartiņu, kuru jūs varēsiet pielikt pie ledusskapja. Jā,
tāds metāliņš, bet plastmasiņš. Un šī ir tā atslēga, ko Dievs man ir devis. Un te ir rakstīts. Bet, kad tu Dievu lūdz, tātad mēs kristieši zinām, ka mums jālūdz, un mēs arī lūdzam. Tas nozīmē pavadi laiku ar viņu. Nevis iedot viņam listi un aizēj prom un aizmirsti visas dienas garumā un dzīvo savu dzīvi, bet pavadi laiku un dzīvo ar viņu visas dienas garumā. Un šeit ir rakstīts, tad ej savā kambarī, noslēpumainajā istabā. Es to nesaucu pa kambaru, tāpēc tas skan briesmīgi, tas tā kā moka kambaris, kur to jāmokās lūkšana. Pirmos 10 gadus man bija kā moku kambaris, jo man bija jālūdz, taču ir pienākums. Man teica, ka tā jādara, un es tā darīju, paklausīju. Bet tas ļoti atšķirās no laika, ko es pavadu tagad ar Dievu. Jo tas ir interesants, tas ir noslēpums, kas tur notiek. Aizslēdz savas durvis. Tātad aizslēdz savas durvis, paliec divatā ar Dievu. Un pielūdz savu tēvu slepenībā. Nevis iedod viņam savu lūkšanu listi un aizēj, bet pielūdz. Un viņš tevi dzird un redz, ka tu pielūdz viņu. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Ar ko viņš atmaksās? Viņš atklās sevi tev. Un tā ir lielākā atmaksa. Un tad es to sāku darīt. Dievs man iedeva atslēgu, viņš man pateica, ko man darīt. Un es iegāju savā noslēpumainā, sāku iet uz stundu, 1 stundu. Atslēdzu, aizslēdzu, paņēmu bībeli līdzi. Ja? Un pavadīju laiku ar viņu. Un tur beidzās manas lūkšanu listas, tāpēc, ka tālāk šajā raksturvietā Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā ir rakstīts, ka jūsu tēvs jau zina, ko jums vajag. Viņš jau zina, kas tev vajadzīgs, viņš zina, cik tev mati ir saskaitīti. Tu pat nezini, viņš zina. Tātad kāda jēga ir nākt un teikt to, ko viņš jau zina. Tad ko Dievs grib no šīs lūkšanas? Ko viņš grib? Viņš grib intīmu laiku ar tevi. Viņš grib tuvību, viņš grib tavu sirdi. Viņš grib dzirdēt tavu grēku nožēlu. Es sāku nožēlot grēkus. Reāli sāku dzīvot grēku nožēlas dzīvi. Un ziniet, man visu laiku ir ko nožēlot. Es tā, teiksim, ārīgi es sen vairs nedzīvoju grēkā, bet tu nesmēķēju tur, jā, tu nestrāz zemē, nelamājos, jā. Tie jau nav tie grēki, par ko iet runa Bībelē. Te ir par sirds attieksmi. Tagad Dievs sver manas motīvus, kāpēc es to daru, kāpēc es to pateicu. Ja? Man ir ko nožēlot, manas ļaunās domas, kuras padomāju par savu māsu brāli, ja? Un mana attieksme. Un es veidoju attiecības ar Dievu, kas vairs nesastāvēja no listas, bet kas sastāvēja no grēka nožēlas un pielūgsmes. Protams, Dieva vārdu lasīšana. Šis ir mūsu pamats. Šis, tātad Dieva vārds un svētais gars, ja? Un tur Dievs man pateica, kāpēc es dzīvoju. Kāpēc vispār es esmu šeit uz zemes? Tur Dievs man iedeva jēgu manai dzīvei. Un daudziem kristiešiem vēl aizvien ir šis jautājums, Dievs, kāpēc es dzīvoju? Kāda ir jēga? Kāds tavs prāts manai dzīvei? Tu nesaņemsi to sprediķa laikā, tu saņemsi to tuvībā ar Dievu savā kambarī, savā noslēpumainajā istabā. Un zini, tur ir svaidījums. Tur ir tava attiecībās ar Dievu, izejot no tām, ir svaidījums tajā, ko tu dari. Jo kas tad notiek? Tad, kad es izeju no sava kambara, no savas noslēpumainās istabas, kā es saku, kas ir mana, to stundu neviens nevar man atņemt, jo tā ir mana izvēle. Es izeju ārā, es aizslēdzu, ja, to kambari ciet. Es turpinu iet ar savu atslēgu, ar lūkšanu, savās domās. Dievs, pa kuru ceļu man tagad iet? Jēzu, ko man pirkt veikalā? Kā man taisīt ēst, Jēzu? Ko man tagad darīt? Un tu sāc visu ar viņu runāt, visu, un tu sāc staigāt ar viņu. Un tava dzīve un kristietība kļūst interesanta. Tā vairs nav reliģija, kur tu aizgāji, iedevi Dievam savas lūkšanas un dzīvo savu dzīvi, neatkarīgi no Dieva. Bet tu tur staigā visu dzīvi, tu runā ar viņu, jo neviens jau neredz sirds domas tavas, jā? Un tad sāku pamanīt, nāk svaidījums, tas, ko es saku svētdienas skolā,
tas, ko es līdzdalu, tas aiziet, pēc tam tas augļus atnes. Es domāju, wow, es to gribu, es gribu tā dzīvot. Un tad, kad es pagaršoju, cik tas ir garšīgi dzīvot tuvībā ar Dievu visu laiku, jā, tu ieej kambarī, tu lūdzi, tas ir nošķirts laiks no visiem, man un Dievam, bet es izēju, un es turpinu ar viņu runāt, jo neviens neredz manas domas. Un ar citu grēku sākas tieši domās, un svaidības sākas tieši tur. Un tāpēc noslēgšu ar to, ka ko tu mīli, svētrunā bija, ja es prasīju, ko tu mani mīli, ja? Tātad, tas, ko es mīlu, ar to es pavadīšu laiku. Es mīlu Jēzu, un es ņemu ar viņu laiku, un neviens man nevar atņemt šo laiku, tas ir mans ar Dievu. Un pēdējais, kurš zina Katrīna Kulmana, kas arī 70. gados dziedināšanas dievkalpojumi reāli, pilnīgi Dievs darbojās, bet arī, ko viņai prasīja, kas ir noslēpums šim, kas ir ģenerators tavam spēkam? Tās ir attiecības ar Dievu. Un otrs, viņa teica, kad es esmu skatuves, tad 50 tantītes tur zem skatuves lejā pagrabā lūdz Dievu par mani. Saprotiet? Svaidības spēks ir gan tava staigāšana ar Dievu, gan tas, ka tu vēl citi lūdz, ka jūs kopā lūdziet, tad ir vēl lielāks svaidības un spēks. Par savu pieredzi tālāk es pastāstīšu jums, ka mēs būsim nodarbībā. Bet tagad došu vārdu tālāk par lūkšanu.